Mācību par zirgu kopšanu un jāšanas sportu skolēni apgūst burtnieku zirgaudzētavas speciālistu vadībā. Lai gūtu papildus pieredzi jauniešu apmācībā, vidusskola iesaistījusies starptautiskā izglītības projektā. Un tagad viņi uzņem viesus no Francijas un Zviedrijas. Erasmus Plus projekta ietvaros ir atbraukuši viesi no Francijas 2 lauksaimniecības skolām un no Zviedrijas. Un mums burtnieku ausekļu skolai sadarbībā ar Franciju, Zviedriju, Itāliju, Portugāli. Tātad mēs darbojamies šajā projektā. Tas tieši saistībā ar zirgiem, ar hipoloģiju. Projekta galvenais mērķis ir veicināt starpvalstu pieredzi jāšanas sportā un dalīties ar praktiskiem padomiem zirgu turēšanā. Šajās nodarbībās pirmām kārtām viņi apgūst saskarsmi ar dzīvnieku. Viņu raksturu iepazīst un tā tālāk. Un otrais plānā ir apmācība jāšanas sportā. Mums ir galvenais jāšanas sports šeit. Viņi apgūst pirmās iemaņas, un tad nākamais etaps jau gatavošanās sacensībām, un tad jau viņi sāk arī palīdzēt jaunzirgus pastrādāt un tā tālāk. Apgūst zirgu uzvedību, teiksim, mūsēji rādīja, kā zirgus sagatavot pārdošanai, sagatavot treniņiem, treniņu nodarbības. Tādas praktiskās lietas. Un tad arī viņi gūst to pieredzi katrā valstī, kā to dara, un tad varbūt viņi priekš sevis iegūst to, kaut ko iemācās jaunu, kā to dara pie mums, bet viņi, teiksim, to dara savādāk. Hipoloģijas programma vidusskolā īstenot pateicoties apkārtējai videi, jo, kā atzīst skolas direktore, ir jāizmanto visas iespējas, kas pieejams tuvējā apkārtnē. Mēs dzīvojam tādā vietā, un vieta pati rada noteikumus. To vajag izmantot to, kas mums ir, jo tā tiešām ir unikāla iespēja. Šo projektu raksta un virza franču kolēģi, un viņi izglītības iestāžu katalogos bija atradusi mūsu skolu, ka mums ir šāda sadarbība, un tādā veidā mēs tur tikām tajā projektā. Pieredzes apmaiņa svarīga ne tikai audzēkņiem, bet arī viņu treneriem. Tur ir no dažādām skolām, tur ir interesants tas skolas, tur ir no Francijas ir skolas ar kaut kādas uzvedības traucējumiem bērniem, kuriem speciāla programma ir kontakts ar zirgiem, lai viņi to nervu sistēmu nodarbinātu un uzlabot. Zviedru jāšanas skolas, speciālās jāšanas skolas. Un tā ir iesākta tā sadarbība, un tad lūk, viņi rāda arī savas prasmes šeit. Jā. Kā viņiem sanāk līdz? Viņiem labi sanāk, nekāda vaina, un daži pat ļoti labi jāja. Jā, ka paskatās, jā. Savā starpā ar trenerītēm runājuši, praktiski jau mēs darām vienu un to pašu, varbūt tur kādas sīkas nianses, ko viņi dara tā un ko mēs darām tā un tā tālāk. Projekta ietvaros uz burtniekiem no Francijas un Zviedrijas ieradušies 11 skolēni ar treneriem un skolotājiem. Mēs esam atbraukuši no Francijas ziemeļrietumiem, bet ar mums ir arī kolēģi no Francijas ziemeļaustrumu daļas. Šodien mēs esam kopā ar zviedriem un latviešiem, un tā ir lieliska apmaiņas pieredze, lai iepazītu citu kultūru un citu valsti. Latvieši mūs ļoti laipni šeit uzņem. Skolēni norāda, ka nav lielas atšķirības, kā zirgus aprūpē Latvijā un citur. Atšķirīgas ir tikai nianses. Savukārt zirgi šeit esot ļoti labi, ar kuriem viegli strādāt. Šeit ir daudz labu zirgu un Latvijas skolēni ļoti labi jāja. Zirgi ir ļoti ātri un viņus ir viegli sagatavot izjādēm. Jau šā gada maijā skolēni no Burtnieku ausekļu vidusskolas dosies pieredzes apmaiņā pie Francijas kolēģiem.